Esiet sveicināti klausītāji! Šis ir Latvijas neredzīgo biedrības jauniešu organizācijas podkāstu cikla Starp redzi un mums 6. izlaidums vai 6. sērija. Šodienas tēma ir par tehnoloģijām, ko izmanto cilvēki ar redzes traucējumiem. Mēs visi esam izmantojuši dažādas tehnoloģijas, lai atvieglotu mūsu dzīvi, vai ne? Jā, protams. Un lai iepazīstinātu vispār par tēmu, no sākuma iepazīstināsimies ar jums. Kas šodien mums ir studijā? Uģis. Jā, es vairs jaunietis īsti neesmu. Es te tāds goda viesis jauniešu organizācijā, bet ikdienā es nodarbojos ar IT lietām un jā, esmu diezgan stipri vairedzīgs. Teiksim tā, jā. Man ir vajadzīgas palīgi iekārtas un palīgi tehnoloģijas, lai izlasītu un saskatītu daudz ko apkārt. Gan datorā, gan reālajā dzīvē. Nu, un mūsu otrais cienījamais viesis ir? Sveiki, esmu Ilja. Es esmu Strazdumuižas vidusskolas skolnieks. Es esmu pavisam jauns LNB. Un man arī vajag palīgi līdzekļus, lai lasītu, kaut ko saskatīt, piemēram, autobusu trafaretus un jā. Un es esmu Dinārs Leišaunieks. Šodien es būšu jautājumu jautājtājs, un gluži tāpat kā Uģis, ikdienā es saskaros ar dažādām situācijām, kur man vajag izmantot dažādus rīkus, dažādas tehnoloģijas, lai atvieglotu savu dzīvi. Tāpēc uzsāksim uzreiz ar pirmo jautājumu. Kādas tehnoloģijas, kādus rīkus jūs zinat vispār? Nu, tas ir ļoti atkarīgs no tā, ko mēs tajā brīdī darām. Tās varbūt gan specifiski pielāgotas iekārtas, rīki, tehnoloģijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem, gan tās arī varbūt pavisam normālas iekārtas, kas ir domātas visiem, vienkārši tādas, kuras ir ērtāk lietojamas konkrētām redzes problēmām. Jo jāuzsver ir to no sākuma, ka redzes traucējumi vai redzes problēmas var būt ļoti dažādas. Tas, cik daudz kurš redz, ļoti atšķiras. Arī tas, nu teiksim tā, vai viņam ir tuvu jāskatās, vai viņš neredz, kas notiek viņam sānā, ja? Tas ir ļoti atšķirīgi kā kuram cilvēkam. Tad, man nianse būtu tāda, ka man būtu jāskatās tuvu pārsvarā ļoti uz visu, ja, lai ieraudzītu kaut ko. Tad no tā arī iziet vajadzīgās tehnoloģijas. Tā būtu vissanākā metode, protams, būtu palielināmais stikls, ja, pietiekoši jaudīgs, lai izlasītu tekstu uz lapas. Tad datorā un vietālrunī tās būtu palielināšanas programmas. Varbūt kādreiz kontrastu uzlabojošas metodes, teiksim tā, lai teksts būtu uz melna ekrāna ar baltiem burtiem, ko tagad atbalsta jau vairums programmu. Es nezinu, tālāk, ja mēs pārvācamies, piemēram, uz virtuvi, ja, kas arī dzīvē ļoti svarīgi, cilvēkam vajag gatavot ēst un mācēt un to darīt, tad, piemēram, visparastākā lieta svari. Ja ir pieejami runājošie svari, kurus var dabūt no tehnisko palīglīdzekļu centra, pa valsts finansējumu samaksājot tikai nodevu. Bet es tā pamanīju, ka viņi pārāk lēni noreaģē uz to, kad es sveru kaut ko. Ja. Man patīk visu nosvērt un mērīt, un arī gaies gatavojot. Tad, es atradu citus, kuriem ir pietiekoši lieli cipari, un turklāt displejs ir izgaismots. Un tas man ļoti palīdz, piemēram, tie man iepatikās. Tas ir ar visām iekārtām tā svarīgi, lai tā kontrole būtu ērta, saskatāma un lietojama. Un kādas jums ir zināšanas par dažādām palīgi iekārtām un palīgi tehnoloģijām? Ja runājot par skolu, piemēram, tas ir lasāmais aparāts. Tas ir principā monitors, un viņam ir kamera, un tu noliec, piemēram, grāmatu uz palikņa, un viņš pietuvina to bildi un parāda uz ekrāna. Vispār kopumā, ja runājot par vairedzīgiem cilvēkiem, palielināmais stikls, tas ir visizplatītākais variants, bet vēl ir variants, piemēram, lielāks teksts, lielāki cipari, tie paši svari, piemēram, jā, viņiem ir diezgan liels tas ekrāniņš, kur parādās tie cipari. Tas pats ar lineāliem, starp citu. Viņam arī ir diezgan lieli tādi cipari, lai viņus var saskatīt, un kas vēl ir ļoti svarīgi, tas ir, piemēram, kontrasts balts ar melnu, dzeltens ar melnu, tas arī ir ļoti populārs variants. Jā, vispār runājot par cipariem, tad cilvēks, piemēram, ja ir neredzīgs, tad ir liela iespēja, kad nav visur tātad tekstīla virsma vai ar brailu virsma, kā, piemēram, ja mēs skatītos ikdienā, kā jūs, piemēram, paskatāties uz pulksteni. Bet tiflotehnika
piedāvā dažādus rīkus, kas runā. Piemēram, ir arī pulksteņi, kas runā, ir kalkulatori, kas runā ar balss sintezatoru, ir mērrīki un modinātāji, visādas dažādas ierīces, kuras tātad var izmantot, kas runā. Un tagad tieši no jūsu perspektīva, kādas tehnoloģijas jūs izmantojat? Jā, ir šīs ierīces, viņas daļa no viņām ir noderīgas, manā sadzīvē un ikdienā, un daļa, kā jau es minēju, testējot, atklāju, ka tas īsti nav tas, kas man nepieciešams. Tad lieta, kas man patīk, piemēram, ir termometrs, tas, kurš ir istabas un ārā temperatūrai. Ja? Ļoti labs, viņam ir lieli cipari, un patiešām viņš arī pastāstīs, kāda ir situācija ārā. Ja ir kaut kas ekstrēms, tur notiek, ir šausmīgi karsts vai augsts, viņš arī pat pabrīdina par to automātiski. Īstenībā, un to var arī atslēgt. Savukārt, ja negrib, lai pēkšņi viņš sāk runāt pats no sevis. Tā ir lieta, ko es izmantoju, jā. Savukārt, ķermeņa termometrs, arī to es esmu mēģinājis. Viss jau būtu labi, tikai viņam šausmīgi ātri beidzas baterijas. Un tad, kad es pēkšņi izdomāju viņu izmantot, tad viņš parasti vairs nestrādā. Tas iemesls, kāpēc es tādu beigās neizmantoju arī, kurš runā. Jā. Tad es izmantoju standarta versiju, kuram ir digitālais displejs, bet tie cipariņi gan ir par mazu, tāpēc man nākas izmantot papildu kādu palīglīdzekli, lai palielinātu tos ciparus un nolasītu to, kas ir rakstīts uz tā displeja. Tā kā ir. Brīžiem ir tā, ka palīglīdzeklis būtu labs, jā, bet ir citi mīnusi, ja, kas tam, kā es viņu izmantoju, pilnīgi īsti neatbilst. Ļoti noderīgi ir patiešām ķermeņa svari, kas runā, jā, jo tad, kad tu sveries, tu nevari tur pieliekties un saprast, kas tur rakstīts ir uz tā displeja. Noteikti runājošie ir tikai un vienīgi labākais variants. Tur es pat citu iespēju neredzu īstenībā. Ar sliktu redzi, jā, nevar redzēt to. Tas būtu par tādiem, kā es smējos, svariem visādiem un termometriem. Bet ir arī citi, piemēram, tādi, kas ir ļoti vajadzīgi, ja tās pašas lupas ir vairāku veidu. Cilvēkiem, kas nezina noderīgu informāciju noteikti, ka ir klasiskās, palielināmais tīkls, ko visi iedomājas. Jā, tāds, kā varbūt tur veciem cilvēkiem daudziem ir. Tad viņi ir dažādu stiprumu, un to katram pielāgo, cik jau vajag. Bet ir arī digitālas lupas mūsdienās, kas principā ir displejs, kaut kur ap 7 colām displejs, tā kā neliela planšete, vai ne? Un tur otrā pusē ir apgaismojums, kamera, un tad līdz ar to tu vari pietuvināt jebko un nolasīt ar šo te palīglīdzekli. Kas ir ļoti svarīgi, tur nav nekādas citas funkcijas. Jo, ja tu kārto kādu eksāmenu universitātē, vai arī centralizēto eksāmenu vidusskolai, ja, tu nedrīkst izmantot neko citu. Tev ir jābūt specifiskai iekārtai, kas dara tikai un vienīgi šo te lietu. Telefonu nedrīkst izmantot tādiem mērķiem. Tad, jā, tā ir, ja ir vairāk jālasa no papīra, tad, jā, elektroniskā lupa ir ļoti ērta. Savukārt, ja mēs runājam par datoriem, jau aizējam uz šo te virzienu vairāk, ja, tad tur, teiksim tā, visās operētāju sistēmās mūsdienās jau ir pielāgojumi. Un Windows vidē, piemēram, ir palielinātājs, ja, magnifier, ja, kur var uzstādīt kāda veida palielinājumu vēlās, vai palielināts ir viss ekrāns, vai tikai daļa no ekrāna, cik stipri palielināta. Var krāsu kontrastu mainīt, veikt krāsu inversiju, kursoru palielināt, daudzi pielāgojumi pieejami. Kādreiz tam bija nepieciešamas papildus maksas programmas, bet tagad tas ir pilnīgi iebūvēts jau operētāju sistēmās. Es par Windows vairāk zinu. Linuxā arī ir, macOS arī ir, visās ir principā. Ja ir runa par vietāluņiem, tad arī tajos viss ir ļoti normāli. Pirmkārt, ir funkcijas, kas palielina visu ekrānu, respektīvi uz ekrāna var redzēt mazāk informācijas vienlaicīgi. Tā ir viena lieta. Ja ar to pietiek, tad super, tad ir ērti lietot. Bet ja kaut kas joprojām ir sīks un nesalasāms, tad arī tajos ir palielinājuma funkcija, kur tu vari pietuvināt un redzēt tikai daļu no ekrāna vienlaicīgi. Tad līdz ar to tev jābrauk ar riņķīri. Tas nav tik ērti, bet, ja vajag, tad viss ir noteikti izlasāms, jā. Turpinot, starp citu runāt par datoriem, viena tāda lieta ir īstenībā ļoti ērta. Dažās internetu vietnēs, piemēram, Latvija LV, tu vari mainīt kontrastu un burtu izmēru. Jā, man tas, starp citu, iejaukšos, vai ne? Kontroversiāls viedoklis. Man tas nešķiet vajadzīgs. Jā, bet
Ir tāda funkcija Windows invertēt krāsas, jā? Jā. Nu, jā. Lai to nedarītu, vietnēs ir tāda funkcija. Jā. Jā. Mainās, protams, viss izvietojums, bet tas palīdz. Ja, piemēram, cilvēks nemāk lietot magnifieru iepriekš minēto vai invertēt krāsas, tad viņam tas varētu noderēt. Personīgi man par tiem viettālruņiem, jā, palielināt ekrānu, pietuvināt ar kameru, ļoti noderīga lieta īstenībā. Cik bieži mēs to lietojam? Es runāju tagad par sevi un par savu klasi vairāk. Principā, gandrīz katru dienu ielās brauc autobus, jā? Piemēram, 34. Viņam ir diezgan tāds, tā kā maziņš. Viņš tā kā blāvs tāds, jā. Tad tie displeji ir blāvi, un tā ir problēma. Jā. Jaunākajam transportam, ko Rīga piedāvā, ir tie spilgti oranžie displeji, kurus var redzēt no diezgan liela attāluma, bet tie vecie displeji, viņi... Tumši zaļi. Jā. Tur varētu lietot kameru, lai paskatītos īsti, kas brauc tev klāt. Jo neviena reize bija tāds gadījums, ka sajauc 34. ar 31. un aizbrauc uz Brīvdabas muzeju. Ak, vai man pilnībā tāda pati pieredze ir bijusi? Labi, man vēl labāks gadījums, es iekāpu 16. un aizbraucu uz muciniekiem. Jā, tad mēs pirms tam pieminējām arī sintetizators. Personīgi es neizmantoju balss sintetizātorus tikai gadījumos, kad ir liels teksts, un es saprotu to, kad es noguršu pēc laika lasot. Tad es izmantoju balss sintetizātoru Hugo, kuram arī ir iespēja tulkot tekstu un arī lasīt to tekstu. Var nomainīt ātrumu, balsi, pielāgot tātad tieši pēc savām interesēm. Bet gluži tāpat kā Iļam, es izmantoju telefonu ikdienā, tieši kameras funkciju, lai apskatītos uz kaut ko īpaši veikaliem cenas. Tā kā, ja ir apakšējā plauktā, kā jau ar svariem, es neliekšos, lai skatītos to skaitli. Un arī mācībām ļoti noder. It īpaši, ja kaut ko raksta uz tāfeles, tad vajag, pilnībā ir prasība, un arī tāfelēm nav kontrasts. Tomēr, ja marķieris būs blāvas krāsas un viņš būs uz baltas tāfeles, tad neredzēsi fiziski vienkārši pat, ja pirmajā solā redzi, un tad es izmantoju telefonu, lai pietuvinātu un parasti es nobildēju, un tad ir divi plusi. Es redzu, kas tur ir, es varu nolikt telefonu komfortablā vietā un tad skatīties to, kas tika uzrakstīts uz tāfeles, komfortablāk. Vēl arī, protams, nevien autobusos ir noderīgi tas, ka tu redzi, kurā autobusā tu iesēdies, bet arī, piemēram, bieži es izmantoju sarakstiem funkciju, kas telefonā ir iebūvēta. Es izmantoju iPhone, un viņam ir diezgan vieglas žests, kur ar 3 pirkstiem uzsit 3 reizes pa ekrānu, un var pietuvināt ekrānu, palielināt, un tas ļoti palīdz mājaslapās, kur teksts ir maziņš. Protams, uz datoriem, kā piemēram Windows datoriem, es varu invertēt krāsas, lai gan tas man nav tik nepieciešams. Visbiežāk es izmantoju Windows plus, Windows mīnus, tātad magnifieru, lai sasniegtu to, ka es varu īstenībā redzēt, kas notiek. Un tad es domāju, steigšus, dosimies uz nākamo jautājumu. Un šis ir jautājums īstenībā interesants, jo jūs izmantojat tehnoloģijas, jūs esat patstāvīgi, vai ne? Jā, protams. Jā. Tad vai jūs dodat priekšrocību tehnoloģijai, vai arī jūs izvēlaties situācijās, piemēram, pajautāt citam cilvēkam? Tas pats piemērs ar cenu. Vai jūs vilktu ārā telefonu un pārbaudītu cenu, vai jūs pajautātu citam cilvēkam? Sāksim ar tevi, Uģi. Ko tu izvēlies? Telefonu vai dažādu tehniku vai runāt ar cilvēkiem? Situācijā, kur es pats kaut ko daru, es arī pats gribu izdarīt līdz galam. Tad līdz ar to es nejautāšu cilvēkam, nē, ja man ir iespēja pašam ieraudzīt un saprast, kas tur notiek, es pats arī to izdarīšu, jā, izmantojot telefonu vai kādu citu iekārtu. Ja runājot par sevi, ļoti atkarīgs no situācijas īstenībā. Ja, piemēram, man vajag kaut ko sīku atrast veikalā, es visdrīzāk paprasīšu palīdzību, jo, staigāt pusstundu pa veikalu meklējot, piemēram, dzēžgumiju. Nē, tas ir kaut kas cits, tur es arī pajautāšu, jā. Tas ir vienkārši
kad pārkārto katru trešo mēnesi veikalu, un atvainojiet mani, nevar atrast visu laiku. Jā. Bet visu daru pats. Es esmu bišķiņ introverts, jā. Un runāt ar cilvēkiem, no sākuma liekas tā neērti, zinu, tāda lieta. Bet par cenas nav īsti problēma. Pietupies, paņem telefonu, paskaties, nolasi, paņem. Viegla formula. Jā, man vēl viena metode. Vienkārši paņem to cenu, izvēl ārā no tā turētāja un paskaties. Jā, tā arī dažreiz daru. Jā, es tā daru arī, laikam, jā. Bet tas ir vēl traģiskāk, kad tu mēģini to cenu ielikt atpakaļ, un viņa vienkārši fiziski neiet atpakaļ iekšā. Vai kad nejaušā pa veikalu staigā un nogās to cenu, un tad tu kā darbinieks mēģini, un tad žēlastīgi atnāk atpakaļ kaut kāds darbinieks. Viņš tāds, nē, es izdarīšu, lūdzu, beidzat, jūs te jau 3 minūtes mēģināt pielikt atpakaļ, ko jūs skaidri redzams, ka nevarat pielikt atpakaļ. Jā, dzīves stāsti. Bet tā notiek. Un veikali man tā šķiet, tā būtu vesela tēma, par ko runāt, īpaši, ja ir redzes traucējumi. Man ļoti patīk dēlīši, kas ir, kur pasaka, kur var atrast preces. Viņi pasaka ciparu, parasti, piemēram, jau uz depo. Depo ir tāds izteikts piemērs. Viņi pateiks, kurā nodaļā tev ir, un tad pateiks vienu no tām apakšnodaļām. Un es neredzu tās apakšnodaļas. Ciparu vēl es varu saskatīt. Un tad tu meklē pa to nodaļu visu, lai atrastu kaut kādu mazu lietiņu. Un tev negribas atkal, jo man līdzīgi Kaiļam, es nedaudz introverts esmu, un man negribas atkal darbiniekam prasīt, negribas. Un tad dažreiz vienkārši nāk tā, ka tu izej no veikala, neko nenopircis un neapmierināts par to. Wow. Bet, jā, tāpēc telefonu vienmēr, tas bija piemērs, kad man telefons nebija uzlādēts. Cik bieži viņš tev nav uzlādēts, jautājums ir? Es mēģinu uzturēt to, ka mans telefons ir visu laiku uzlādēts, jo savādāk tiešām tu jau nevari pareģot, kas būs un kādā situācijā tu būsi pa dienu. Un tāpēc vienmēr blakus man ir telefons, un es zinu, daudzi varbūt tagad teiks tā kā, jaunieši telefonos iegrimuši, neko citu nevar bez telefona izdzīvot, bet reāli tas ir mans palīgrīgs. Tas ir dzīves nepieciešamība. Jā. Vēl kas īstenībā, par ko es atcerējos, ir Google kamera, kas atļauj tev ar kameru nobildēt kaut kādu tekstu un uzreiz jau arī pārtulkot, kas ir vēl fantastiskāk. Tā kā ir vairākas opcijas pat kamerām. Es domāju, ja tur iedziļinās, tur tiešām var atrast tieši noteiktam pielietojumam. Piemēram, es atceros, kad mums vajadzēja geogrāfijā gatavoties kontroldarbiem. Es parasti nolādēju aplikāciju, kas man atļāva noskenēt visu lapu teksta formātā, un tad to es pārnesu uz Google Docs. Un tad es varēju atrast uzreiz atslēgas vārdus. Tas tāds neliels tipiņš. Šitas te Microsoft Lens, Office Lens. Viņā ir tieši domāt, lai skenētu dokumentus. Ļoti noderīga lieta, es to arī regulāri daru, jo viņa arī iztaisno to lapu. Kad tu fotografē, viņš sanāk bišķi no sāna bieži vien, kad ar telefonu fotografē. Vai nedaudz leņķī. Tad tā lapa tiek iztaisnota un ļoti skaisti pēc tam ērti lasīt, jo šķīvu tekstu ir grūtāk lasīt pēc tam pietuvināti. Un tur arī teksta atpazīšana notiek, un tieši tā var atrast. Kā viņš, piemēram, ja lapa ir ieliekta, jo grāmatām ir tā, ka, ja tu no grāmatas uzreiz skenē, ir ieliekums tieši tur, kur ir viņš to izlīdzina. Jā. Viņš izlīdzina? Jā. Okay. Vēl viens tips tātad priekš mācībām. Es domāju, tas noderētu arī cilvēkiem, kuriem nav redzes traucējumi. It īpaši, ja tiešām steidzīgi vajag kaut kādu mājasdarbu izpildīt vai cita situācija. Tas arī estētiski izskatās bišķiņ labāk nekā parastā fotografija ar telefonu kameru. Vispār tādā ziņā vēl viena lieta ir, vai jūs izmantojat rokrakstu vai arī datorrakstu, kad jūs, piemēram, parasti rakstat esejas. Es saprotu, Uģis ir nedaudz ārpus tās vecuma robežas, lai viņš rakstītu esejas. Saki, ka ir vecs jau, jā. Bet vispār jau ir jāraksta, jau tāpat tik pa laikam kaut ko, un es viennozīmīgi dodu priekšroku datorrakstam. Teiksim tā, tad, kad tu nonāc jau līdz universitātei, no skolas, tur visi darbi ir obligāti jānodod datorrakstā, tā kā tur nemaz tāda izvēle vairs nepastāv. Vismaz RTU, ko es studēju iepriekš. Tā arī nepabeidzu, un tagad atsāku, kā es atkal esmu students, atkal jauns. Kāpēc man tas jautājums radās? Tāpēc, kad, piemēram, es esmu redzējis, kad laboratorijas darbus, piemēram, veids
tu datorrakstā nevar īsti viņus izpildīt. Parasti aizpildi ar pildspalvu un tad noskanē to un aizsūti savam lektoram. Bet man viens klases biedrs, viņš dara īpatnēji. Viņš noskanē no sākuma to lapu, tā, lai viss ir līdzens, un tad pa virsu liek tekstu jau datora formātā. Un vai jūs tā darat arī varbūt? Nu, nē, tik traki es nedaru, bet to sagatavi visu gan noteikti sarakstīšu uz datoru, visu maksimāli iespējamo. Un tad, protams, vajadzīgos ierakstus, piezīmes, nezinu, datumus, ja ir runa par līgumiem vai iesniegumiem vai kaut ko tādu, vai ne, datumu uzrakstīja ar roku un viss ir kārtībā, nav problēmu. Pareizi, kas par rokai. Tātad, mēs uzzinājām, kādas tehnoloģijas mēs izmantojam, mēs uzzinājām tātad arī par to, kādas tehnoloģijas ir pieejamas, bet kas pašreiz nav pieejams, bet kas varētu noderēt jums? No tehnoloģijām, no palīgrīkiem? Diezgan sarežģīts jautājums atkarībā no to, ko tu gribi sasniegt. Jo vairedzīgiem tāpat tomēr ir ierobežojumi, ko viņi var darīt dzīvē, piemēram, arī darbā, tā paša mašīna. Jā, tas ir tas, kas man pirmais arī ienāca prātā, tieši personīgā mobilitāte, kā mēs to varētu nosaukt, ja? Tā noteikti būtu transporta līdzekļu vadīšana, kas ir ierobežota. Jo, būsim reāli, daudz kur ir stipri ērtāk nokļūt tieši ar mašīnu, ja? Un to mēs tad nevaram izdarīt. Tā kā es noteikti gaidu to laiku, kad būs pašbraucošās mašīnas pieejamas. Kaut gan kādus pāris gadus atpakaļ likās, ka tas būs tūlīt jau, bet šobrīd jau tas tā vairs neizskatās. Tur ir ļoti daudz tehnoloģisku problēmu un uzticamības problēmu, bet tas jau ir cits stāsts. Un arī, kamēr tas nonāks tomēr līdz Latvijai, mūsu mazai Latvijai. Un hei, mēs esam tomēr maza, bet spēcīga. Mēs gaidam. Bet man arī ļoti līdzīgi ir par pārvietošanos. Tātad, un pieņemsim, ja redzē ir sliktāk, ka tomēr tie paši luksafori vai zīmes vai arī ceļi varētu būt apgrūtinoši, lai nokļūtu no punktā A līdz punktam B, tomēr ir labi zināt, vai tu ej pāri sarkanēm vai nē. Un, protams, ir tagad tie vibrējošie, tie, kas skaņu izdot luksafori, bet ar mūsu spējām mākslīgajā intelektā, kāpēc mēs nevarētu ar mākslīgo intelekta palīdzību noteikt, kāda krāsa ir? Es saprotu, ka tas nevarētu būt 100% efektīvs. Mēs varam vispār. Es diezgan labi. Bet iedomājies tagad centrā, kur luksaforu ir ļoti daudz, tur riteņbraucējiem, tur vēl viens luksafors virsū, kas ir mašīnām, un tad viņi krustojas savā starpā, un tad nevar īsti saprast. Tur man tā šķiet mākslīgais intelekts varētu nedaudz problēmās tikt. Bet tādā ziņā tā ir viena lieta, ko es vēlētos. Tiešām to, ka tu vari redzēt ar savu kameru, tātad kāda gaisma, piemēram, ir luksafonam. Īstenībā par to luksaforu novietošanu mākslīgais intelekts neapmaldītos, tāpēc, ka velospēdu, tas velobraucēju luksafors ir vienmēr atsevišķi no tā kā gāju pārējas, viņš ir pa kreisi vai pa labi, tas tā. Par to mākslīgo intelektu, varbūt tomēr skaņas signāli ir bišķiņi ērtāki un, protams, lētāki savā ziņā. Jo, lai mākslīgais intelekts iemācītos atpazīt krāsas dažādiem luksaforiem, jo viņi taču var būt, tā kā netīri, viņi var būt salauzti principā, tad to mākslīgais intelekts nekādīgi nepalīdzēs. Cena tur ir tāda, lai viņu iemācīt dažādos apstākļos, iemācīties atšķirt. Datubāzi savākt tomēr tādu, ar kuru varētu strādāt tas mākslīgais intelekts. Nē, kā luksafors šī gadījumā tas būtu kritiska infrastruktūra drošībai, cilvēku tieši. Ja? Un tādās lietās mākslīgo intelektu īsti neviens neizmanto šobrīd vēl, tieši tāpēc, ka viņš nav 100% uzticams. Jā, pat ja viņš būtu 99%, vienalga tas arī ir par sliktu, tieši tā, jā. Tāpēc arī es uzskatu, ka tās pašbraucošās mašīnas vēl ilgi nebūs, vēl gadus daudz. Tātad, ko mēs vēlamies? Mēs vienkārši vēlamies kustēties. Vai ne? Pārvietoties. Patiesībā jā, jo tā arī ir viena no tādām situācijām, kad es iešu un runāšu un komunicēšu ar cilvēkiem. Kad es gribu kaut kur nokļūt, piemēram, lidostā, ja? Es slikti redzu. Es, protams, atradīšu ar laiku, ja ar to pašu telefonu pietuvinot, paskatīšos kartē,
zīmes arī kaut kā atradījuši ar telefonu palīdzību, bet tā ir tāda stresa situācija, paaugstināta stresa situācija. Varbūt arī tev laika ir maz, un tu tiešām tur cilvēks ir neatsverams. Tāpēc arī ir tie paši lidostu asistenti, kas ir pieejami visās lidostās. Ja? Tad noteikti saku cilvēkiem visiem ar redzes traucējumiem, tas nekas, ka tu neesi neredzīgs, tāpat piesaki asistentu, un viņš tev palīdzēs un aizvedīs tur, kur tev vajag, un tev būs daudz mazāks stress un vienkārši mierīgāk ap sirdi, jā, un tu zini, ka viss būs kārtībā. Un tāpēc ir konkrētas situācijas, kurās tā palīdzība ir vairāk vai mazāk vajadzīga. Un šeit tehniskie palīdzekļi nekad man šķiet neaizstās cilvēka palīdzību. Tas viss ir situatīvi. Savukārt, ja es savā mājā kaut ko daru, principā man nav nekāda laika spiediena tajā brīdī, ja? Tad es varu, un es arī gribu, lai es pats to varētu izdarīt visu. Tāpēc arī es tā sākumā sāku ar to virtuvi. Ja? Tā ir tāda vieta, kur, principā, ja tu esi tur sācis kaut ko darīt, tev rokas būs netīras, tu negribēsi grābstīties gar savu dārgo palielināšanas iekārtu elektronisko, ja? Tad tev pārējai aparatūrai ir jābūt tādai, lai tu viņu varētu normāli lietot. Bez šīm te papildu iekārtām. Un jā, tās ir tās situācijas, kuras ir tiešām vērts pielāgot ilgtermiņā, ieguldīt viņās līdzekļus un savu laiku. Jā, tomēr, ja ir iespēja atvieglot daudz vairāk dzīvi ar cilvēku palīdzību, es neteiktu, ka naudai vajadzētu būt investētai tieši tajā. Protams, varētu, piemēram, lidostās uzlikt tādas krāsainas vadlīnijas, un tas pateiktu, kur tev aptuveni jāiet, un tālāk tu jau pats vari meklēt. Bet reāli, ja tev nav laika, tad tiešām, kā jau Uģis teica, uzprasīt labāk cilvēkam. Un īstenībā diezgan labi tagad ir saistība ar nākamo jautājumu, kas apgrūtina izmantot tehnoloģijas. Kādas ir problēmas, kas var rasties izmantojot palīgu līdzekļus? Kā es, piemēram, minēju par to, ka, ja telefonam ir baterija izsēdusies, es neko nevaru izdarīt. Protams, nestrādās kamera, un ja cilvēku nav apkārt, piemēram, lidostā, tas būtu. Tā, viena problēma, protams, ir mūžīgā tehnoloģija problēma ir cena, vai ne? Ne visi viņu var atļauties īstenībā. Tad tā ir tā lieta, ko atrisina valsts finansētie palīgu līdzekļi, protams, ka ir jāsamaksā tikai neliela daļiņa no tās summas, ja? Tie ir 7,11 eiro, kas ir principā nodeva neatkarīga no tā, cik tā iekārta īstenībā pati maksā. Tas ir viens no variantiem, ja? Bet, protams, ne visu, un ne tieši tādu, kā tu vēlies, tur var dabūt, vai ne? Tad, ja tu vēlies kaut ko citu, tad tev jau ir jāmaksā pilna summa, un tieši specifiski pielāgotās iekārtas, ja tā nav masu tirguma paredzētā iekārta, ja tas ir kaut kas specifisks, tad tā cena ir, teiksim, tā ļoti milzīga. Tas ir, es teiktu, diezgan svarīgs faktors. Tad savukārt standarta tehnoloģijām, tam pašam viedtālrunim, un citām elektroniskajām iekārtām, tur traucēklis varētu būt pirmkārt nezināšana, ka vispār to var izdarīt. Lai tu vispār sāktu meklēt, tev ir jāzina, ja? Un, protams, varbūt jauniešiem mazāk tas būtu aktuāli, ja? Jo viņi atradīs tai pašā YouTube'ā instrukciju, kur viņam visu parādīs, kā tas notiek, ja? Bet vecākam cilvēkam varbūt būs grūtāk atrast, vajadzēs kādu, kurš to iemāca un parāda konkrēti. Un otra lieta ir, starp citu, tā no pieredzes var pateikt, tev nāksies nopirkt labāku tu iekārtu, jaudīgāku, dārgāku, jo visi šie te speciālie papildinājumi, vai tā būtu balss sintēzes izmantošana, tātad neredzīgam cilvēkam, vai palielinājums viedtālrunī, viņi visi palēnina darbību, īstenībā diezgan jūtami, tad, kad viņi ir ieslēgti. Tu jūti, ka viņš ir noslogots vairāk. Ja tu tāpat jau kaut ko tādu prasīgu dari tajā brīdī, un vēl ieslēdz palielinājumu, ar lēto telefonu tev neies cauri. Tev vajadzēs kādu no dārgā gala, no jaudīgajiem telefoniem. Ar spēcīgāku bateriju. Arī procesoru labāku, tieši tā. Protams. Tieši tā, Tas ir tāds faktors. Arī pie naudas īstenībā viņš nonāca beigās šī gadījumā. Un, ja par tehnoloģijām runā, šis laikam, un, protams, vispār ir tā lieta, ka daļa no tādām, es teikšu nevis no personīgām tehnoloģijām, bet no tādām, ko mēs sastopam vidē, staigājot riņķī, pilsētvidē, automāti, dažādu stilu, kiosku stila iekārtas, tad šīs te iekārtas vienkārši nav pielāgotas.
vismaz uz šo brīdi. Ja. Bankomātā vismaz cipari ir un burti ir tādi palieli, es savu redzi, tuvu piebāžot galvu pie ekrāna, redzu, kas tur rakstīts ir. Ja. Tad es varu izdarīt to, ko vajag. Bet tais pašās elektroniskajās kasēs, piemēram, ja, es varu pateikt, Rimi ir daudz labākas nekā Maximas. Ja. Rimi kases ir salasāmas normāli puslīdz, ja. Maximas kases ir pilnīgi nesalasāmas ar tādu redzi kā manējā. Tas pats attiecas arī uz citām kioska stila iekārtām. Šī situācija gan tuvākajā laikā mainīsies uz labo pusi, vismaz es tā ceru, jo ir principā pieņemta Eiropas Savienības direktīva, kas attiecas tieši uz šāda stila iekārtām. Kioska stila pašapkalpošanās iekārtām, viņām visām būs jābūt pieejamām. Cilvēkiem ar dažādām uztveres grūtībām. Tātad ieskaitot arī tos, kuri pilnībā neredz un ar redzes traucējumiem. Tā kā šai situācijai vajadzētu uzlaboties, tas būs ļoti noderīgi. Jo fakts jau ir tāds, darba spēka ir šobrīd trūkums Eiropā daudz kur, ja? Tāpēc mēs arī pārējam uz lielāku automatizāciju, un tās arī ir šīs te automātiskās kases, automātiskie biļešu pārdošanas aparāti, automātiskās pasu kontroles, ja, kā lidostās, ostās, un visu, ko tam līdzīgu, un tur tas kļūs arvien svarīgāk, ka šīs iekārtas ir pieejamas. Aizmirsu par leģendārajām rindu iekārtām, jā, kurās tai pašā mūsu Latvijas pastā mīļajā, kad iet pakaļ sūtījumiem, paņemt numuru telefonā var arī, jā, bet tur nes kāpēc tā rinda uz priekšu neiet, tur viss ir uzkāries, jā, un tas tā jau ir vairākas reizes bijis, kad es paņemu elektroniski numuriņu. Savukārt, ja es paņemšu viņu fiziski, tad, to, kas uz tā ekrāna ir rakstīts, tur gan nav iespējams ieraudzīt vispār, jā. Tad, salabojam lūdzu, jā. Arī vispār ēdienu industrijā, tā kā, ja tu aizies uz kaut kādu ātro ēdienu kā McDonald's vai Hesburgers. Tur arī kioska stila, jā, iekārtas, jā. Jā, un tur ciparus nevar redzēt kārtīgi. Jā. Bet viens pluss, kas man patīk īstenībā, ir tas, ka tagad tu vari pasūtīt uz mājām ēdienu, kas arī priekš cilvēka redzes traucējumiem ir vieglāk tomēr, un ka tu vari pasūtīt preces no veikala. Protams, tas ir uzreiz tāds negatīvs. Citu, jā, par veikaliem runājot, tas, manuprāt, ir milzīgs pluss īstenībā, jā, ka ir iespējams arī pārtikas produktus pasūtīt interneta veikalā. Es tā daru regulāri, tāpēc, ka man patīk zināt, kas tajā ēdienā ir iekšā, bet veikalā es nemūžam to neizlasīšu. Tas ir pilnīgi neiespējami. Tur pat cilvēki ar labu redzi brīžiem neredz, kas tur rakstīts ir, ja? Kur vēl es tur izlasīšu. Tur ir, jā, pilnīgi nesalasāmi bieži vien. Un tad vēl paņem oriģinālajam angļu uzrakstam, kurš bija ar puslīdz sakarīgiem burtiem, kurus ar telefonu palīdzību varētu izlasīt, ņem un pārlīmē pāri latviešu versiju, kura ir ar tik smalkiem un neskaidriem burtiem uzrukāta, ka tur pat pietuvinot es neko neredzu, ja? Tad tas pilnīgi un galīgi sagrauja visas iespējas to izdarīt. Bet elektroniski tur jau ir rakstīts sastāvs viss, kādas ir makro uzturvielas iekšā, ja uz 100 gramiem tas viss tur ir skaisti izlasāms. Un es varu visu izpētīt un saprast, ko es gribu un ko ne, precīzi. Un, veikalā, teiksim tā, tas būtu šausmīgi, to neiespējami. Tikai telefons. Jā, bet arī tas nepaglābs vienmēr, kā minēju. Jo viņi tiešām uzlīmes liek, tā kā es esmu redzējis 4 slāņus ar uzlīmēm vienreiz. Jā. Tā kā nepatika vienā valstī, aizsūtījām uz nākamo, uzlikām atkal uzlīmi. Nepatika šitajā valstī, sūtam uz nākamo valstī. Un jā, vai Ilja, tev ir kāds komentārs par tehnoloģijām, kuras tu izmanto, bet ir apgrūtinoši izmantot noteiktās situācijās? Personīgi tā ir pieejamība. Ne visur ir pieejamas dažas tehnoloģijas, kā jau minējām par tavu kiosku sistēmām un tā tālāk. Tas nav visur pieejams. Man patīk ceļot, jā. Es biju dažādās valstīs un varēju salīdzināt, piemēram, Zviedriju ar Latviju un ar Kipru un vēl dažām valstīm. Latvijā, kas ir ļoti labs, tas ir mūsu Rimi. Reāli, viņš ir ļoti labs tādā ziņā, pieejamības ziņā, jā. Vēl Rīgā ir ļoti laba transporta sistēma īstenībā, salīdzinoši. Jā, cipari tiešām salīdzinot ar citām Eiropas valstīm ir labi redzami, jā. Ne tikai tas, mums autobus vienmēr piestās pie pieturas. Pat ja neviens negrib izkāpt un iekāpt, vienmēr viņš apstāsies pie pieturas. Labs piemērs ir Šmerļa iela, man liekas. Šmerļa iela? Jā, varētu būt. Jā. Kas vēl? Nauda. Tātad galvenie ierobežojumi – pieejamība un nauda. Ja tā visu apkopot kopā. Jā, principā. Jā, tas tā.
Bet man arī patīk, kā Rīgas satiksme tagad investē savu naudu tomēr arī informatoriem, tiem sintezatoriem, kas piestāj un pasaka. Jā, tas arī ļoti labi. Vēl ir tāda lieta, tās tabulas, elektroniskās tabulas, ja? Pieturās. Oi, tās es neredzu tā kā nav. Jā, es arī. Un par to es gribēju teikt, viņas ir pārāk augstu. Jā, viņas ļoti ir pārāk augstu. Vēl kas tāda lieta, kas personīgi man tā uz sirds krīt, ir tas, ka ir tātad informatoru dēļ tie ekrāni, kas ir iekšā autobusos, bet viņi nestrādā pusi no laika. Un tā kā es uz viņiem bieži neskatos, tāpēc, ka viņi atkal ir pārāk augstu, un es neredzu, un tur teksts ir salīdzinoši maziņš. Ja pieiet tūmā, tad var redzēt. Tieši tā. Bet turistiem, piemēram, es iedomājos, ka tas būtu ļoti apgrūtinoši to, kad neatjaunojas informācija pēc katras pieturas tomēr. Jā, esmu to. Nu, tas laikam ir retāk, kad viņš ir uzkāries pilnībā tā sistēma, vai ne, tad neatjaunojas, bet tā patiešām izmērs, jā, redzēt tur neko, es piemēram vispār tur neko neredzu, bet tūmā pieejot, jā, tam augšā tam ekrānam. Tā kā es uz tiem ekrāniem vispār neskatos, jo tur neko nevar ieraudzīt. Bet tas pat nav svarīgākais īstenībā, tāpēc, ka ir citas metodes, kā to var izdarīt, jā, ar tiem, piemēram, kad es atnāku pieturā, gribu saprast, kad būs autobus vai trolejbus un vai viņš kavēsies, starp citu. Tas arī tagad beidzot ir elektroniski pieejams. Ir beidzot pieejams, ka kavējas? Jā. Es nesen ieinstalējuši to Timey, laikam tāda aplikācija, kur dažādi servisi iekšā ir, jā, un Rīgas satiksmē jātais maršrutos, kur ir šī informācija pieejama. Tam pašam 4. trolejbusam, jā. Tur rāda, ka viņš kavēsies, jā, tik un tik minūtes. Tā informācija beidzot ir arī elektroniski pieejama man salasāmā formātā telefonā. Tas ir tik patīkami dzirdēt, jo es nesen biju Polijā, un man tik ļoti patika to, ka viņš pasaka, par cik minūtēm autobuss aizkavēsies, vai par to, ja viņš vispār tiks atcelts. Un tas man pietrūka atbraucot atpakaļ. Tad pasaki klausītājiem atkal šo programmu. Timey? Jā. Vienīgais, es arī to programmu lietoju, jā. Vienīgais tur ir problēmas ar precizitāti. Ir īpaši tādos laikos kā 12 dienā un vakarā ap 4. Tur ir ļoti liels problēmas. Plus, mīnus 3-4 minūtes. Tāpēc uz to gluži paļauties tā, nevar. Tas jau atkarīgs no tā, cik bieži pats autobus vai trolejbus atjaunina informāciju. Tur jau. Jā, bet galvenais, ka viņi tai sistēmai ir pieslēgušies un varam cerēt, ka viņi kļūs precīzāka. Jā, jo pirms tam, vismaz Polijā, Google Mapsā uzreiz jau bija parādīts. Jā, Anglijā tas pats ir, jā, arī vilcienu un vispārējo. Jā, tāpēc cerēsim uz to. Un izskatās, ka mūsu laiks ir beidzies, tāpēc es ceru, ka jums patika klausīties. Un vai ir kādi pēdējie komentāri, ko jūs vēlaties izteikt? Famous last words. Famous last words. Nē, strādāsim pie tā, lai tehnoloģijas un apkārtējā vide būtu pieejamāka visiem īstenībā, nevis tikai cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Bet tā kā šobrīd cilvēki ar redzes traucējumiem ir atstāti nedaudz novārtā, ja, jo, teiksim tā, rampas būs visur, kur no jauna kaut ko remontē vai būvē, ja, tad savukārt par vairedzīgajiem uzstādot jaunu rindu sistēmu nebūs padomāts, ja. Tā kā tad strādāsim pie tā, lai tomēr būtu un atcerētos visus cilvēkus. Šeit mums palīdzēs arī Eiropas Savienības direktīva, jo neviens jau negrib lielu sodu maksāt. Bet jā, īstenībā visvairāk, kur man liekas jāpiestrādā, ir cilvēku uzskati. Tieši manuprāt, jo ir neredzīgie, jā. Plus mīnus pie viņiem visi jau ir pieraduši, apmēram saprot, kas ir neredzīgs, jā. Izņemot vecāko paudzi, jā. Bet par vājredzīgiem cilvēks īsti nesaprot, pie kuras grupas viņu pieskaitīt. Viņš it kā redz, bet arī neredz. Ko ar to darīt? Jā, tā ir problēma, jā. Ir bijis gadījums, jā, kad es taču brīvi staigāju viens pats riņķī, mierīgi, vai ne, un tad es prasu darbiniecei, kas tais salātos ir, jo man ēdienam tiešām salātveidīgam ir grūti saprast vispār, kas tur iekšā ir. Es neredzu, nesaprotu, kas tur ir sajaukts. Tad es jautāju, kas šitajos tur ir iekšā salātos? Kā, vai tā nevar redzēt? Jā, tas ir bieži sastopama situācija, īpaši, ja tu staigā, it kā tu būtu pilnībā redzīgs, un cilvēkam to atkārtot 3 reizes tā kā, un tad viņš varbūt tikai sapratīs. Un īpaši, jā, veikalos, kad tu kaut ko paprasi, kur ir tomātu sula?
Tiešām, man tako jāatrod veikalā. Jā, piekrīt, jā. Un viņi saka, kā tev priekšā? Es tās, kur priekšā? Kas tu neredzi? Tev priekšā ir. Jā, tāpēc, ja kāds pajautā jums kaut kad palīdzību, atcerieties palīdzēt. Studijā biju Dinārs Leišaunieks. Uģis. Un Ilja. Visu labu! Projekts Education is Key tiek finansēts ar Eiropas komisijas Erasmus+ maza izmēra partnerību pieaugušo izglītībā, kuru Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.